Ventspils tirgus ir vēsturiska vērtība, ko apmeklē ne tikai pircēji, bet arī turisti. Tirgus šī vietā pēc visiem rakstiem jau ir no 17. gadsimta. Tātad, un viņš te bijis pēc tam nepārtraukti. Te ir arī kādreiz bijis jau 18. gadsimta pirmais Ventspils rātsnams. Apmēram viņš ir bijis tā vietā, kur tagad atrodas pulksteņtornis. 2009. gadā mums šeit šī tirgus laukumā notika ļoti liela pārbūve. Ar Eiropas fondu naudas atbalstu, piedaloties Ventspils pilsētas pašvaldībai, bija tāds projekts vecpilsētas tirgus laukuma sakārtošana vēsturiskā izskatā. Un tagad viņas tiešām ir apmēram sakārtots tā, kāds tas bija senos laikos. Arī ar bruģi ir atzīmēta tā vieta, kur bija senais rātsnams, ir atzīmēts vēl tur citas vietas, vai ne? Un arī tad radās tā doma, ka varētu šeit katrs cilvēks sev pagatavot tādu piemiņas medaļiņu, vai ne? Par to, ka viņš ir bijis Ventspils tirgus laukumā. Pārsvarā zivs vienmēr ir nopērkams, gan svaigas zivs, gan kūpināts zivs. Tad ir sezonas preces. Kā patreiz mēs redzam, tās ir sēnes, ogas, pavasarī tās ir stādi, puķu stādi, rudenī tas būs atkal citi dārzeņi. Vienmēr cilvēkiem ir to, ko pirkt, un mēs arī cenšamies tā izdalīt, lai būtu tādas vietas, kur tik tiešām var nopirkt svaigas produktus, tādi, kas nav varbūt nopērkami šī brīdī lielveikalā. Svētki mums vienmēr ir plaši apmeklēti. Tuvākie tagad, kas ir gaidām, tie ir pilsētas svētki, tātad 3., 4., 5. augustā. Gan ikdienā, gan arī svētkos. Ventspils tirgū vienmēr ir mīļi gaidīti gan tirgus apmeklētāji, gan arī, protams, tirgotāji, kuriem te vienmēr būs brīvas tirdzniecības vietas. Tātad laipni lūdzam visus.